Sveicināti, dārgie izklaides kanāla 2 skatītāji. Kamēr beļģu grifons pa manu indiešu paklāju staigā, mēs esam atgriezušies atpakaļ no mazās reklāmiņas un čau ārā! Čau, Hāri! Tā nu ir, mums te ir visādi ciemiņi, kas staigā arī pa taviem dārgajiem paklājiņiem, bet nekas. Mēs tikko redzējām, kā mūsu dalībniekiem gāja iepriekš un kā viņi pieprata visādas citas lietas bez dziedāšanas. Bet kā mēs zinām, kur ir daudz cilvēku un kur ir puiši un meitenes, tur rodas mīlestība. Un arī šeit starp mūsu abiem klātesošiem dalībniekiem bija ne tikai koleģiālas attiecības, bet radās arī kaut kas mazliet cits. Tad nu skatāmies, kas tas bija. Laika ir daudz, ik pa laikam kāds tālumā sauc. Klejo doma, vīzija priekšā, tas, ko dzirdu, vai laiž to iekšā. Nez vai balss, kas tik tālu skan, būs tā īstā. Tik ar tevi būtu citrīgs divas sirdīs, pa pasauli klīst trešais manīgs. Tas mirklis būs īs divas sirdīs, pa pasauli klīst. Tik ar tevi būtu citrīgs divas sirdīs, pa pasauli klīst trešais manīgs. Tas mirklis būs īs divas sirdīs, pa pasauli klīst. Pat ja laiks relatīvs šķiet, zini, reizēm gribas man iet, reizēm skaņas vilina ļoti, rodas jautājums atteikties proti. Tik ar tevi būt tuvu, cik drīkst divas sirdīs, pa pasauli klīst trešais manīgs. Tas mirklis būs īs divas sirdīs, pa pasauli klīst. Tik ar tevi būt tuvu, cik drīkst divas sirdīs, pa pasauli klīst trešais manīgs. Tas mirklis būs īs divas sirdīs, pa pasauli klīst. Diezgan pierasti mēs abi sēžam visi kā labi. Rītdienas un laika ir daudz, sēžu es un tu mans draugs. Skaists mazs stāsts par to, kā tad Mārtiņam un Martai gāja šeit iekšā. Un Mārtiņ, kā ir patīkami paskatīties, cik mīļas jums tās attiecības bija? Tas smieklīgi diezgan vēlas paskatīties. Liekas, ka tas tiešām jau bija īstenībā nenormāli sen, un kad ko es tad ādētāšu, es taisnība. Kā te nav, tikko redzējām. Kā tev, Marta? Interesanti. Smaids uz sejas arī patīk kastīties. Kad tomēr ar Mārtiņu izskatās, kad jums ir bijušas tuvas attiecības. Tas bija vienkārši ļoti labas attiecības tajā brīdī. Mums joprojām ļoti labas. Tad bija labāks, bet tagad arī bija labas, tad bija ļoti labas. Jā, labi, bet tad nav tad daudz ko taisnoties. Paskatīsimies kādu video, kas apliecinās par to, ka nu tās nevar būt, kad nav bijušas īstas attiecības. Tad nu skatāmies. Kas tas ir? Kas ir atkal, nu? Vienam bija simpatijas, otram tā kā arī. Tā kā arī tas ir tāds un tāds. Kas tas ir? Tas ir tā, kad ir. Tas nav tā kā ir. Tas ir tā, kā ir. Tas ir tā kā nevar Tur saprast. vienkārši tur bija tā, kā nevar saprast. Tu nekad neesi sapratis? Tevi? Jā. Līdz galam, nē. Nu, bet es taču jau sen esmu pateikusies.
Tur bija jābūt vienam bija simpātijas, bet otram nē. Nevis tā kā arī. Kas tur tik traks? Tāpēc, ka tā nav, nu. Tāpēc arī visi cilvēki tā domā, ka tā ir. Tāpēc, ka tu visu laiku stāsti, ka tā ir. Bet tā ir. Labi, piedod. Uz redzēšanos. Ko? Neko. Skatījumā es runāju ar sevi. Nu, šajā mirklī laikam atbilstoši ir tas teiciens, kas ķīvējās, tas mīlējās. Nu, izskatījās jau no malas, ka tas pat tiešām viss ir īsti, un kā jau mēs zinām, attiecībās ir tie strīdi. Un Mārtiņ, to mēs tagad ne tikai varējām redzēt, bet arī mēdī to rakstīja. Tu jau noteikti visu nolieks, bet kā tad mammai šķiet, kā tad tur bija? Vai tur ir, kad pamatā ir tomēr jūtas un simpātijas? Tās muļķības māte. Ļauj mammai izteikties, ļauj Mārtiņ. Es domāju, ka no Mārtiņa puses kaut kādas simpātijas jau bija bišķiņa. To tā kā varēja nojaust. Un kā tev šķiet, jo tu jau noteikti esi redzējis, kā tad Mārtiņš mēģina iekarot meitenes arī ārpus šovu, vai šis arī bija tas variants? Nu, ārpusē drošies drusciņ savādāk ir. Bet, nu, es par, diemžēl, šo situāciju es nebiju baigi daudz sagājis līdz, tā kā es tur tā tikai virspusē kaut ko saprotu par to. Tā. Bet varbūt tad Martas draudzene ir sekojusi līdzi un var pateikt arī savu viedokli par to, kā tad tas viss izskatījās. Jo nu, tik neīsti ievar tā nevar notēlot, ka tomēr ir šie strīdi, labie kopā pavadītie mirkļi. Grūti īstenībā pateikt, no sākuma likās, nu, ka tur kaut kas nav. Tad pagāja pašai, ka kaut kas ir. Un, protams, ka man bija tāda interese, tur man rakstīja vēstuli, tad viņi man ļoti ilgu laiku neko neatbildēja. Un nevarēja saprast. Tad jau mēs tā kā domājām, nu forši, ja tur kaut kas ir. Un tad nu, tur visādīgi bija ļoti grūti pateikt. Man liekas, viņi paši īsti līdz galam varbūt arī nesaprat, bet nu, no malas izstījās, ka noteikti ir tur kaut kādas simpātijas. Tur viņas virmo gaisā, bet nu, tas, ka tur Marta dažreiz sārka runājot vēl kaut kas. Un tā vismaz vienkārši mums ģimenes locekļiem, kas viņus tuvāk pazīst, un brāļi jau teica, nu nē, tā nevar būt un tā. Nu. Bet tā jau beigās jau, kad... Bet pašiem tā kā nebija skaidrības. Saka, ka kā nevar būt, bet liekas, ka varbūt ir. Tāpēc, kad bija jau tāda interese, un tur viss tur apkārt runāja par to ģimenē, un kas un kā tur, un prasīja, un Martai rakstīja vēstuli, un viņi man ilgāk neatbildēja, un tā, bet, nu, jā, bija tāda nedaudz neskaidrība. Protams, kad ir interesants, vismaz arī bija kaut kas interesants, bija tāda dzirkstelība, kas tur tagad būs. Ir interesanti skatīties. Un Marta, cik ilgi tad šis posms, tad jūsu attiecības, kas it kā nebija attiecības, bet es domāju, ka bija attiecības un varbūt vēl būs, kas to zina. Cik ilgu laiku posmu tas viss tā kā iekšā šā telpās bija? Kas 2 nedēļas? 2 nedēļas. Reiz jau tu saki, Mārzeli, kas to zina, Kas to zina? Kā tur vēl būs. Es jau kā veci savidējis teikšu jau, ka varbūt es te vēl mīsim gradzenus un riežumuru sveču tur liksim galdā un degsim tās sveces iekšā. Harīt. Nedomāju, Citā šovā. Tas viss noteikti varētu būt interesanti, bet šis stāsts vēl nebeidzās. Ir arī tāds tā kā maziņš atrisinājums tam visam. Tad skatāmies šī stāsta varbūt iespējamās beigas, kas to zina. Rutki, kāpēc izšķīries no Martas? Ko? Kāpēc izšķīries no Martas? Es sagribējās. Kāds izšķīries? Ko tu tur runā? Ko es runāju? Mīlas, mokas, mīlas, sāpes, tev ir dzen... Mēs kādreiz esam bijuši kopā? Jā. Nu, kas tur Ruski tur bija? Kas? Nekas. Kāds kaut? Saplēsāties. Mēs nesaplēs. Mums vispār pat nebija nekāds strīds, vispār nekas. Bija gan. Nu, bet tiešām. Tu Mārtiņ domā, ka viņai pret tevi nav nekādu jūtu un simpātiju, ja? Es domāju, ka ne. Atšķirībā no tevis. No manis? Man viss kārtībā. Nekas vairāk par patikšanu jau tur nav. Nu, kā mēs braucām uz Liepāju? Tad mēs tur sākām runāt par visādām meitenēm un puišiem, un tad viņš teica,
kad nu, ķipa, tur simpātijas vai kaut kas. Un es teicu, ka man galīgi nav. Un tad viņš teica, nu sadaram, ka būs. Un es teicu, nebūs. Man liekas, ka nebūs. Tā arī tas viss notikās. Mārtiņš bija tas, kurš teica, ka spēle ir beigusies. Jā? Jā. Bija ļoti grūta diena šodien. Man bija šodien ļoti skaista diena. Mārtiņ, redzējām tādu mazo strīdiņu, kas varbūt bija atrisinājums, bet tu mums varētu pastāstīt, bija tāda mirkļi, kad, man liekas, apmēram 2 dienas. Tu nerunājies ar Martu. Kas tur bija noticis tieši? Es mācu nedēļu gandrīz nerunāju. Nedēļu? Nopietni. Nedēļu. Man liekas, ka bija nedēļa kaut kāds. Jā. Kā mēs nonācām pie slēdziena, tad, man bija šķiet tā kā, zin kā, aizbrauca jumtiņš, ne? Zin kā, tas gadās dzīvojot arī 4 dienās, tur šis tas nesaprasts, tur pārprasts kaut kas, un tad beigās izrunājās viss kārtībā. Tu saki, ka viss kārtībā, bet Marta, kā ir? Vai tiešām jums izdevās tā kā izlikt un noskaidrot visu, kas tur bija līdz galam? Jā. Jā, tik vienkārši. Nē, bet pēc tās nedēļas viņš tā kā izdomāja, ka tā kā jārunā tomēr man ir. Tad mēs parunājām, tad mums kādu nedēļu nesinām tā, īsti tā nekomunicēja. Nu, it kā runājām, bet tā un tā. Un tagad ir pagājis jau labs laiciņš un tādas pašas attiecības, kādas mums bija jau pirmajā šovā, no 2. šova sākumā tādas pašas arī te. Bet kā tu jūties tajā nedēļā, kad viņš nerunāja ar tevi? Bija taču dīvaini sajūta. Nu, man jau liekas, ka viņam bija grūtāk, ka viņš man nerunā nekā man. Nē, vienkārši es vienkārši nesapratu vispār, kāpēc tas notika. Un es joprojām īsti nesapratu, kāpēc viņš ar mani nerunāja. Viņš man nav pateicis to, bet es zinu, un Hāris arī zina, ka ir kaut kāda mistiskā vēstule, kas kaut kur ir paslēpta. Nu, bet, lai gan es teicu Ruskim, ja viņš man viņu neparādīs, lai viņš viņu sadedzina un noslīcina podā. Tā, Ruskiņ, No? kur viņi ir? Vēstule? Tu teici, ka papīrs pacieš visu. Ja godīgi, tā vēstule ir kaut kur starp manām mantām, bet kur? Rusks nesen ieminējās, ka kaut ko viņš ir pazaudējis šajā šova telpās, tā kā Harry nāca un meklē, varbūt tā ir tā vēstule. Nē, vēstule. Beļģu grifonu meklē. Nē, vēstule es zinu, ka točni es iepakoju, bet kur es viņu iepakoju, to zinu tikai es un varbūt pat nezinu. Māma aizbrauks mājās, izkrāmēs mantas un atradīs. Nē, tas būs grūti atrast. Tu saki, ka Ruskis zināja, kāpēc viņš nerunāja. Varbūt tad arī draugs zina, kas bija pa iemeslu. Varbūt Mārtiņš ir stāstījis, izgājis ārā un stāstījis. Zini, es tādā nedēļu nerunāju ar Martu, jo nav stāstījis viņam. Šodien ir pirmā diena, kad es viņu satieku, tā kā diemžēl nezinu. Bet kopumā tā kā viss ir atrisinājies un tev šķiet, ka viss ir laimīgi. Marta ir laimīga, Mārtiņš ir laimīgs. Ja? Protams, viss ir laimīgi beidzies. Bija tur tāda mīkla. Īsti, man liekas, nevienam nav skaidrs, kas bija, nebija, bet viss tagad ir, man liekas, ļoti labi atrisināts. Viņi izstāsta tādu draudzīgi, viss ir kārtībā. Nogladometri arī izricināt. Nu, tā arī ir, kad viss ir draudzīgi, jo arī skatītāji pašā finālā, lai arī varbūt šeit šova telpās viņi izšķīrās un it kā viss bija kārtībā, bet finālā skatītāji atkal mūsu mīļo Mārtiņu un Martu salika kopā. Un tad skatāmies, kāds tad tas fināls bija mūsu jaukajai un smaidošajai, kura saka, ka viss ir kārtībā, Martai. My mama's got me on my knees, I'm begging, please.
šo koncertu gan Martai, gan Mārtiņam, bet te ir jāprasa jautājums Laurai, jo viņa ir, kā mēs zinām, lielākā Martas atbalstītāja, kas sekoja visam līdzi. Kādas bija tavas sajūtas, kad tu izdzirdēji to, ka šie divi superfinālisti ir Mārtiņš un tava draudzene Marta? Godīgi sakot, apraudājos. Un tu biji klāt tur centrā tirgu? Es biju mājās pie televīzora, es nebiju klāt centrā tirgu, mēs tur visi jutām līdzi un tā, bet es apraudājos, protams. Es biju priecīga, bet man bija tāds sajūta, ka tā varētu arī būt. Un tas nebija pārsteigums, godīgi sakot. Tā kā bija gaidīts jau, ka viņi būs tie lielie superfināli? Protams, ļoti cerējām un gaidījām, bet tad, kad paziņo, tad bija iekšā tāda sajūta, ka tā varētu arī būt. Bet, protams, apraudājos. Bišķiņi, bet tās bija priekāsvars no tādas. Nu, un kā ir, vai tu skatījies caur TV ekrānu, vai varēji sajust to pašu, varbūt, ko tie 1000 jūti tur centrā tirgu klātienē, to enerģiju, kas nāk no Martas? Jā, bija sevišķi otrajā dziesmā. Nu, protams, tās dziesmas atšķirās, bet otrajā dziesmā bija, un varēlāk viņa pat izstījās tik ļoti laimīgi, ka viņai bija grūti savaldīties, ka viņa vienkārši, tiešām izstījās arī, kad visi tie līdzteiki, kas tur skatītāji bija, kad viņiem arī patika, un tāda ballīte bija tāda īsti. Bija forši, man prieks, ka viņi izpriecājās tās skatos. Varbūt arī atslābinājās tā pīstam. Neko īstenībā negaidot vairāk no tā. Vēra pēdējo mirkli, kas ir jābauda. Jā, pēdējo mirkli un izbaudīja arī to visu. Nu, un kā Mārtiņa atbalstītājiem, vai jums abiem arī bija prieks par to, ka ir tieši šāds superfināls ar šiem diviem cilvēkiem? Es sākumā to jau zināju, ka būs tā. Tiešām, kā? Kā? Jutu. Gaišs redzes. Nē, es jau, jā, jo es nosapņoju tādu sapni, ka it kā Mārs atver tos konvertus, un tur ir vienā tie burti gan vārdam, gan uzvārdam. Jā. Saka, spējas ir. Tad jau, Mārtiņ, tu jau viss zināji, kāds būs rezultāts. Es viņam uzrakstīju. Tu man uzrakstīji to? Tu man neuzrakstīji? Pēdējā. Nē, tu man neuzrakstīji. Pa konvertu nē, laikam, jā, pa to. Par to jūs vēl mājās, redzu, būs tēmas, par ko runāsiet. Jā, būs runāšana. Kā tad draugam arī bija liels prieks noteikti? Vai tu arī biji gaidījis to? Es, protams, cerēju, ka bija pārliecināts nebija, bet es cerēju, ka, protams, Mārtiņš uzvarēs un arī bija tur klātienē un emocijas bija iespējīgs, jā. Bija prieks liels. Un kā tev šķita, vai Marta bija tas tiešām pats spēcīgākais konkurents, kurš tajā mirklī varētu atrasties blakus Mārtiņam? Es domāju, ka viennozīmīgi, jā. No visiem pārējiem dalībniekiem tieši tā arī bija jābūt. Mārtiņ, kādas tev sajūtas pašam bija jābūt šim divniekam tev un Martai? Mārtiņam, Martai. Feini, MR ap divu superfināli. Es domāju, ka ja tā bija, tad tā tam arī bija jābūt. Tam noteikti tā bija jābūt, bet lai mēs redzētu, kāds tad bija Mārtiņa priekšnesums lielajā superfinālā, ar ko mēs zinām, tas viss jau arī beidzās, bet tagad pastāmies to Mārtiņa lielisko dziesmu, ar ko viņš iekro jūsu sirdis. Sitting here, wasted and wounded, with this old piano, trying hard to capture the moment. This morning I don't know, 'cause a bottle of water still lies in my head. Some blonde give me nightmares, think that she's still in my bed. As I dream about memories, they won't think of me when I'm dead. With an unclenched fist, I wake up and French kiss the morning, while some marching band keeps his own beat in my head while we're talking about all of the things that I long to believe about love, the truth, what you mean to me, and the truth is, baby, you're all that I need. I wanna lay you down in a bed of roses for tonight. Just as close
down on a bed of roses. Now as you close your eyes, know I've been thinking about you. While my mystery, she calls me to stand in the spotlight. Tonight I won't be low, but you don't mean I'm lonely. I've got nothing to prove for you that I died to defend. And I wanna lay you down in a bed of roses. For tonight just as close as the Holy Ghost is, and lay you down on a bed of roses. Lieliskais priekšnesums superfinālā no Mārtiņa puses. Un Mārtiņa, kāda tad bija sajūta, ka tu beidzot vari izpildīt to dziesmu, ko daudz atbalstītāji visu šovu laikā tev prasīja. Un tu teici, tagad nē. Un tad sakrāja to dziesmu, noglabāja un beigās izpildīja. Kāds bija sajūtas? Tik ilgi gaidīja. Jā, man jau arī, kamēr pierunāja vēl Guntaru Raču, kad šī dziesma tiešām dara, un kad ir, un ka viss kārtībā, ka es nodziedāšu, un ka būs labi, un viss būs super. Vienīgi man tāds dīvains skatīties, jo skatos, un tas viss liekas tik ātri, bet tajā mirklī tas viss vienkārši, tā kā vilkās. Man likās, ka es mūžību izdziedu to vienu frāzi, ka es tur mūžību, nezinu, tur roku pie galvas, tur vēl kaut ko, tas viss likās tik lēni tajā mirklī, tā, ka vienkārši tas plūst viss tā, bet tagad tu skaties, tā vienkārši paskrien. Emocijas bija nenormāli labas, jo sapratu to, ka tas ir pēdējais Ogarta skatos koncerts, un es vairs nemūžam nebūšu tādā koncertā, tādā vietā. Un vienīgais, kas atlika, bija nodziedāts. Es ar tādu domu arī uzgāju, ka vienkārši iešu dziedāšanu, kad atskanītās pirmās ģitāras soliņa nots, tad pārskrēja vienkārši pāri visam ķermenim tādus tirpas, un viss aizgāja. Tad šī dziesma varētu būt bijusi tā panākuma atslēga tieši, kas lika skatītājiem balsot par tevi tajā dienā. Tā izskatās, jā. Laikam jau tā ir. Jā, Mārtiņš jau nevar pats sevi dikti saslavēt. Marta, kā tev šķita Mārtiņa priekšnesums? Vai viņš bija izdevies un varēja sajust to, ka viņš bauda to mirkli un ka tās dažas minūtes viņam velkās ilgā mūžībā? Nekas, ka bija ļoti skaisti. Tāpēc, ka tā ir Mārtiņa dziesma. Viņam tiešām sanāk ļoti, ļoti labi. Un arī, kad mēs izvēlējāmies to dziesmas, mēs tieši runājām, viņš teica, mums jānodzied, es tā, jā, tieši dzied to dziesmu, to viņi tik labi sanāk, un tā arī bija, var redzēt, ka riktīgi izbaudīja visu, un tomēr tā arī ir pēdējais koncerts, un atdeva vienkārši sev visu, un cilvēkiem arī patika, bija ļoti, ļoti skaisti. Ļoti man liels prieks par to, ka tev patika Mārtiņa priekšnesums un Mārtiņam patika tavs priekšnesums, bet tagad mums būs jāpaskatās, kā tad tas viss beidzās un kāds tas grande fināla beigās mums iznāca. Tad mēs skatāmies. Trīs, divi, viens un... Otā Mārtiņš Ruskis! Mārtiņš Ruskis, ārkārtas šova otrās sezonas uzvarētājs, mūzikla galvenās lomas īpašnieks. Mārtiņ, nāc priekšā! Nu ko, vecīt, uzrunā lūdzu, visu Latviju. Ja godīgi, man nav vārdu, jo es ejot Ogarta skatuvē nevienu mirkli nevaru iedomāties par to, ka es būšu pirmais, ir gājis izsādi pa kalniem un pa lejām, un man prieks, ka jūs esat mani atbalstījuši.
Nu ko, 1. septembrī un 2. tiksimies mūziklā, kur galveno lomu spēlēs Mārtiņš Ruskis. Skaisti vārdi no paša Mārtiņa Ruska, pasakot par sevi tiksimies tad un tad, kur galveno lomu spēlēs Mārtiņš Ruskis. Nu, ar Mārtiņu vēl parunāsimies, bet tagad Martai gribu uzjautāt arī, kādas tev bija sajūtas tajā brīdī, jo kājas noteikti trīcēja. Mārs Grigals prot pavilcināt to mirkli garu un intriģējoši, mēs zinām. Man bija tā, kad es gribēju nodziedāt vienkārši to dziesmu, to, kas man bija superfinālā. Un līdz ar to es biju ļoti laimīga, un man tajā brīdī bija, vienalga, es nenormāli priecājos par Mārtiņu, un bija tā, kas būs, tas arī būs forši, un es ritīgi vienkārši priecājos. Nebija tā, ka es tagad tur ārprāt, kad tik tur, un mēs jau apdzīvā kaut ko tur, lai mēs nerunājam, mēs ļoti maz runājām. Jā, bet tad ir tā, un es biju ļoti priecīga par Mārtiņu, par to, ka tas viss ir tā labi beidzies, un kad, tā viss forši. Paldies jums visiem, jo priecīgi mirkļi ir bijuši un noteikti arī būs turpmāk šie priecīgie mirkļi, bet tiksimies jau arī nākamnedēļ, kur skatīsimies, kādas tad sarunas pēc Okartas šovu būs mums ar citiem dalībniekiem. Tad tiekamies Izklaides kanālā 2 Okartas sarunās pēc šova 20:40. Atā!